Pasaulē gadu tiek pārdoti 600 līdz 800 tūkstoši cilvēku, un viens no tirdzniecības veidiem ir fiktīvās laulības. Par mata tiesu no gūsta gada garumā izdevies izglābties kādai aizkrauklietai. Par viņas atrašanu Mančestrā un atbrīvošanu turpina Madara Līcīte. Tas bija mūsu darbs, mēs to izdarījām. Un pateicoties aizkrauklas policijai un tuviniekiem, kas informāciju visu, kas bija rīcībā, nodeva ļoti raiti un saulaicīgi. Jā, mums tiešām izdevās šo cietušo glābt. Pirms gada kāda tagad 36 gadus veca sieviete, nevarēdama atrast darbu, devās uz Lielbritānijas pilsētu Mančestru, lai strādātu sēņu fabrikā. Taču izrādījies, ka darba vietas nav, un sieviete nonāk uz kādu trešās valsts pilsoņu redzeslokā. Kā pieaugusi sieviete, viņa tiešām nav spējusi pretoties un tādā garā, bet te ir jāņem tiešām tie personības faktori, ja, kāda viņa tas psihiskais stāvoklis, ja, cilvēks ir palika skolā, ja mācījās, ir bijis grūti uztvērt un novērtēt situāciju un pieņemt lēmumus un patstāvīgi rīkoties, ja, tā kā, tiešām tā personība tāda ir. Ja, es tā uzskatu, ka personība acīm redzot ir bijusi tāda, un arī vēl varbūt psihiski ietekmēta, ka viņa nav spējusi pretoties patstāvīgi pret. Retajos brīžos, kad sievietei ļauts piezīmēt uz Latviju, viņa sākotnēji baidījusies atklāt par apstākļiem, kādos nonākusi. Tikai gandrīz pēc gada viņa mātei paziņojusi, ka patiesībā atrodas gūstā. Sākotnēji informācija, ko policijas aizkrauklas iecirkņa darbinieks saņēma, bija ļoti skopa. Iecirkņi ieradās pazudušās sievietes māte un ziņoja, ka viņas meita pret pašas gribu tiek turēta kādā dzīvoklī Mančestrā, taču nebija zināma ne cietušās atrašanās vieta, ne arī ļaundaru identitāte. Gala beigās izdevies kaut kādā veidā tomēr mātei to paziņot, ja, ka situācija tiešām ir dramatiska, ja, ka tuvākā laikā tiek plānots mainīt dzīvesvietu vai pat kaut kur lidot, ka tuvākā laikā viņu vedīs pie ārsta. Ja, un to mēs tikai varam minēt, kāpēc viņi gribēja vest pie ārsta. Ja, vai tiešām, lai stātos laulībā, vajag ārsta izziņu. Un varbūt tur vēl kas cits aiz tā stāv. Diemžēl to mēs vairāk nezinām no Lielbritānijas policijas, nekādas tuvākas ziņas šobrīd nav mūsu rīcībā. Tuvākās nedēļās no varmākām cietusīs sieviete atgriezīsies Latvijā. Tikmēr policija vēl izmeklēs, vai nozieguma pastrādāšanā ir piedalījušies arī Latvijas pilsoņi. Madara Līcīte, Igors Stāls, Latvijas televīzija.